kāpēc vispār sāku studēt. Es gribēju atvērt savu kafejnīcu un iemācīties visu, kas ir vajadzīgs, lai man ir reāli zināšanas. Tad es aktīvi nodarbojos ar kafijas kalendāru. Tas ir tas projekts, ko mēs sākām studiju laikā, prakses ietvaros. Un tas bija kafijas izlase dažādām Latvijā grauzdētām kafijām, kafijas meistarklases, pārgājieni. Tad mēs atcinām, ka ir laiks nākamajam posmam. Un saka, tas pietiek domāt, pietiek darīt mazos platus projektus, un es tagad īsto kafejnīcu. Ļoti daudz lietas, kuras es nebūtu zinājusi, ļoti daudz lietas, kuras es būtu palaidusi garām, arī visādi juridiskie aspekti, kurus ir ļoti viegli palaist garām, jo neviens nekad nedara lietas tavās interesēs. Es teiktu, ka tas ļoti ietekmēja pirmkārt domāšanu, jo ir ļoti svarīgi, ka tev pasaka, bet pamēģini, tu taču visu vari. Tu saproti, ka principā viss ir izdarāms un nav ko baidīties, galvenais ir vienkārši pamēģināt. Tur ir tas mentorings, tu vari ar jebkuru runāt, tad, kad tev vajag, un dabūt tās zināšanas, kas varbūt nav arī pašās tieši studiju procesā, bet ārpus studijām. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, jo katram tā niša, kurā viņš grib darboties, ir savādāk, un zināšanas jau ir diezgan specifiskas. Līdz ar to tu vienmēr vari atrast kādu, kas tomēr kaut ko drusciņu par to sapratīs labāk.